Listen now to the voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4058. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 4. septembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Piedzintara jūras, kas kur zemi vīd, reiz vientuļā krastā, ietikušies bija. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauja puks sirds, tā zvejniece jauna, prieks acīs tai mir. Manā dzimtenē meitene teica, mans draugs, klusi iemīlosies tevi sveica. Mēs sadarām kopā, tā man vidzemnieks teica, kā kurzemes vēji, atdzied vidzemes vējš. Mēs sadarām kopā, jo tu laivinieks tavs, un dzintara jūrā mūsu laimē tiešām. Daugavas krastiem stāls laivinieks brauc, ko dzintara jūra un meitene sauc, kur zemes krastā tie tikušies bija, tur nākotnes laimē tie gredzenus mīt. Manā dzimtenē meitene teica, mans draugs, klusi iemīlosies tevi sveica. Mēs sadarām kopā, tā man vidzemnieks teica, kā kurzemes vēji, tā dzied vidzemes vējš. Mēs sadarām kopā, jo tu laivinieks tavs, un dzintara jūrā mūsu laimē tiešām. Iesākām šī vakara raidījumu ar Ilmāru Dzeni un dziesmu Pie dzintara jūras.
Un tagad Ojārs Grīnbergs mūs iepriecinās ar Raimonda Paula dziesmu Tik dzintars vien. Jau saki jūras dziļumā, kas tur mīt, jau saki vētrā liedāgā, kas tur spīd, caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt, kā sarkans pavediens. Kas tavām naktīm melnajām liks, lai gaist, kas tavām dienām baltajām liks vēl kaist, kas tev uz grūtīm maigajām degs tik skaists, tik dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars stājos mirds, tavās lūpās skatos dzintars stājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars stājās skan, tikai sarkans dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars stājos mirds, tavās lūpās skatos dzintars stājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars stājās skan, tikai sarkans dzintars vien. Kas taviem mirkļiem laimīgiem liks vēl augt, kas nāks pie tevis atmiņās vēl kā draugs, kas mīlēt sapņot ilgoties sauks un sauks, kā sarkans pavediens. Jau saki mīlā mūžīgā, kas ir tā, jau saki laime ilgotā, kas ir tā, un mūsu dzīves skrejošā, kas ir tā, tik sarkans dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars stājos mirds, tavās lūpās skatos dzintars stājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars stājās skan, tikai sarkans dzintars vien. Vēros tavos matos dzintars stājos mirds, tavās lūpās skatos dzintars stājās kvēl, tavā balsī klausos dzintars stājās skan, tikai sarkans dzintars vien. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetu par dzintaraino pasaku un iespēju iepazīt Imantu Ziedoni. Katram skolēnam mācību jaunajā gadā. Un par programmu Latvijas skolas soma vairāk gatava šobrīd vēstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte, ar kuru esam sazinājušies. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd atrodos Rīgas Hanzas vidusskolā 3. C klasē, un šeit šodien ciemojās Ziedoņa klase. Un kas ir Ziedoņa klase? Vaicāšu tā pārstāvēja Elīzabetai Pavlovskai. Labrīt, un kā tad nodarbība šodien šeit notiek? Labrīt! Mēs turpinām svinēt Imanta Ziedoņa 90, un Ziedoņa klase arī ir uzsākusi jauno mācību gadu, par ko laimīgi jauno gadu visiem skolotājiem un skolēniem. Un šodien mēs atklājam nodarbību dzintarainā pasaka, kurā kad dzintaris ir vārdu dienas, starp citu, jā, mēs šodien paskatījāmies kalendārā un bijām krietni pārsteigti. Un jā, šodien mēs ar 3. klases jauniešiem atklājam šo nodarbību, kurā jaunieši mazliet citādā veidā, kā jau Ziedoņa klasē patīk, iepazīstās ar Imantu Ziedoni, viņa personību, vērtībām, protams, literāro mantojumu. Vai iespēja šādu klasi sastapt arī citās skolās būs, citiem skolēniem? Protams, Ziedoņa klase ir ļoti fleksibla, labprāt uzņems viesus Sportielā 2, tepat Rīgas centrā, kā arī aizbrauks uz jebkuru Latvijas un pat pasaules vietu. Tas nozīmē, ka skolotājiem vajadzētu ar jums sazināties un jūs dosieties ceļā ar visu Ziedoņa klasi? Tieši tāpat kā jebkurā citā skolā ir stundu saraksts. Mūsu stundu saraksts arī ir atvērts, gatavs pieteikumiem, jo šī ir pirmā mūsu nodarbības sākums skolas jauniešiem, kas ir pilnīgs jaunums un tiešām brīnišķīgā, interesantā veidā varam mācīties par literatūru, bet arī pamatskolē, vidusskolē ļoti daudz un dažādas nodarbības. Aprunāsimies ar dažiem jauniešiem. Labrīt! Saki, kā tevi sauc un kā tev patīk nodarbība? Man ļoti patīk nodarbība un mani sauc Margarita. Kas jums ir jādara? Mums ir tagad jāraksta par kurmiem un par Imanta Ziedoņa pasaku. Jā, jūs jau līdz šim zinājāt kādu Imanta Ziedoņa pasaku? Jā, mēs lasījām skolas grāmatās. Un kāds uzdevums šeit ir jādara? Šeit ir jāzīmē? Ir jātiek labirintā un jāuzzina ezera vārds. Un tas ir viena no Imanta pasakām. Un varbūt tu zini, kas tas ir par ezeru? Nē, bet mēs vēl mēģinām uzzināt.
Vistuvākais vārds ir engures. Jā. Super. Šķiet, to minēja precīzi, jā. Bet tur ir arī jāiziet labirints. Un iesaistīsim arī sarunā klases audzinātāju Daci. Labrīt, un sakiet, kā jūs vērtējat šādu iniciatīvu? Labrīt, ļoti jauki, kad ir arī kaut kas cits, ne tikai klases audzinātājs un skolotājs, kas ir ikdienā, jā, tad arī pavisam savādāk bērni uztver informāciju un arī ar lielāku iedvesmu ķerās visiem uzdevumiem klāt. Ar šādu atraktīvu metodi vai tā pasaka paliek labāk prātā? Es domāju, ka noteikti, jo tiek izlasīts neliels fragmentiņš, tad tiek dots uzdevums, kas jau liek atcerēties to, kas ir sadzirdēts, saklausīts, un tad uz priekšu. Tā līdz pasakas beigām, es domāju, ka tad, protams, ka labāk paliek atmiņā. Vai trešajā klasē jau jūs bijāt mācījušies par Ziedoni? Jā, mēs pagājušajā mācību gadā lasījām vairākas Imanta Ziedoņa pasakas, un arī es viņiem rādīju, droši vien, ka tā grāmata jau ir viņu vecāku vecumā. Imanta Ziedoņa sākam grāmatu, kur mēs arī ļoti daudz izmantojām un lasījām un skatījāmies. Šai brīdī teikšu paldies un iesaistīsim vēl sarunu ar Elīzi, bet sakiet, vai šai dzintarēnai pasakai varētu sekot arī vēl citas? Ziniet, krāsainajās pasakās ir ļoti daudz pasaku, līdz ar to es domāju, ka mēs varam būt radoši un to darīt, jo arī šai burtnīcai tā ir forši ar to, ka mēs tā paviesosies šajā klasē, pēc tam mēs, notrauksim šo jauniešu darbiņus un dosimies tālāk. Šeit, piemēram, kurmītim nav acis, un tas ir jauniešiem jāatrisina un jāuzzīmē gan actiņas, gan te bija gan cepuri, gan brīles, un man šeit, ka Imanta Ziedoņa radītais darbs ir vienkārši neizsmeļams, un te jau varbūt katru mācību gadu iziesim cauri tai krāsaino pasaku grāmatai. Tā kā pavisam noteikti. Skolās gaida Ziedoņa klasi, mēs varētu mudināt izlasīt vismaz vienu Ziedoņa krāsaino pasaku. Es teiktu, ka šis ir ļoti labs rudens ieskandināšanas un mācību gada sākums. Tiešām izlasīt kādu krāsaino pasaku un kā jau jūs teicāt, gaidīt ciemos Ziedoņa klasi. Šai brīdī es teikšu paldies. Kolēģi, vārds jums no skolas, atgriežamies Zaķu salā. Paldies, paldies. Tur pie Baltijas dzintara jūras dzied Aldis Drēģeris. Baltijas dzintara jūras, latvju valoda dzīvi, kur skan. Vēja pūsma glauž zvejnieka būras, toreiz karājās šūpulis mans. Vēja pūsma glauž zvejnieka būras, toreiz karājās šūpulis mans. Kā latvietis mīlu šo zemi, mīlu meiteni sirds, kurai kvēl. Likteņ bargai sak žēlīgi lēmi, manu dzimteni skatīt vēlreiz. Likteņ bargai sak žēlīgi lēmi, manu dzimteni skatīt vēlreiz. Aizstāvēt dzimteni sāres, teicu meitenei šķiroties es. Dzīves nedienām spītēt tu vari, skaidru latvietes sirdijānes. Dzīves nedienām spītēt tu vari, skaidru latvietes sirdijānes. Cīņas uz dzimteni traukšu, naktīs zvaigznītes spožāki mirdz. Daļu meiču par līgavu saukšu, kurai krūtīs pūkst latvietes sirds.
daļu meiču par līgavu saukšu, kurai krūtīs pūks latvietes sirds. Vai pazīstat Imanta Ziedoņa dzintaraino pasaku? Paklausīsimies! Dzintarainā pasaka. Kā? Tev nav neviena dzintara? Ieplēt acis kurmis tik platas kā kniepadatas galviņa. Tas nozīmē, ka kurmis bija ļoti izbrīnēts, jo acis kurmiem ir ļoti maziņas, tikpat kā nemaz nav. Kā? Un tev nav neviena dzintara? Nav, es teicu. Tad nāc man līdzi, teica kurmis. Tev gan tādas šķidras uzacis, viņš paskatījās manī. Piesien zobu birstītes virs plakstiņiem, citādi smiltis birs acīs. Un pamājis man ar ķepu, pazuda alā. Tad izlīda atkal ārā. Nu, ko tu nenāc? Es piesēju zobu birstītes sev virs acīm un līdu. Pēc kādām pāris stundām kurmis man teica: Tu par lēnu lien. Mēs esam nolīduši tikai 10 metrus, bet līdz Engures ezeram vēl 10 kilometru. Ej tu labāk pa zemes virsu, es līdīšu papakšu. Lai tu mani nepazaudētu, es ik pa laiciņam celšu rakumu uz augšu un izbāzīšu galvu no zemes. Un lai tu nesajauktu ar citiem kurmiem, skaties, man ir viens dzintara zobs. Es izbāzīšu galvu no zemes un pasmiešos. Tad tu zināsi, ka tas esmu es. Un kurmis atplēta muti un nosmējās. Kriks, kriks, kriks. Tā kā 3 reiz zīmuli pārlauž. Kriks, kriks, kriks. Un tā mēs devāmies atkal ceļā. Gājām ilgi, 3 nedēļas. Es pa ceļam daudz sēdēju, kurmim pa zemes apakšu jau tik ātri neiet, kā man pa zemes virsu. Pa ceļam gadījās strautiņi un grāvi. Es pārlaicu pāri, bet viņš lien pa apakšu cauri. Tā kā man bija daudz laika, es pa ceļam daudz sēdēju un lasīju. Izlasīju visu par kurmiem un par dzintariem, un arī par Engures ezeru. Izrādās pie Engures ezera tāpēc tik daudz dzintara, ka tur kādreiz viscaur bijusi jūra, un dzintars skalojies jūras dibenā. Tad jūra atkāpusies un ezeru atstājusi kā lielu jomu. 3. nedēļā gājām pa laukiem netālu no Engures ezera. Kurmi rakumā laiku pa laikam paspīdēja mazi dzintara gabaliņi, riču rača kauliņa lielumā. Es prasīju kurmim: Tu tos man dod? Ko tad? Ak, tos? Nē, viņš smējās. Tie tāpat nejauši gadījušies. Tie jau nav no kādi dzintari, tādi maziņi. Te vispār ir daudz tādu mazu dzintariņu. Pastaigā pa kartupeļu vagām vai rudenī pa rudzu zelmeni. Es pastaigāju pa kartupeļu vagām un tiešām salasīju pilnu kabatu dzintareļu. Es redzēju, kā puikas staigāja aiz arkla, ka tēvs ar. Kā strazdi aiz arkla lasa sliekas, tā viņi lasīja dzintariņus. 3. nedēļas beigās ienācām ezera krastā lielā priežu silā. Bez viena krūma, bez viena cera, tikai zaļas un gaiši pelēkas sūnas, kurās auga daudz sēņu. Kurmis pabāza galvu un nomirdzināja kriks, kriks, kriks dzintara zobu. Še, te lien līdz. Es nu atkal piesēju zobu birstītes sev virs acīm un līdu līdz. Līdām, līdz ielīdām tādā kā istabā, kā zālē. Tur strādāja daudz kurmju. Visas sienas bija tīra dzintara. Kurmi lauza to no sienām ārā, virpoja, slīpēja, vīlēja un urba.
Te visus dzintarus pataisa plikus, norautiem kamzolīšus un noslīpē vienādus. Pēc tam taisa mušu sitamajām pletnēm kātus, dzintara ziepju trauciņus un cigarešu iemutes. Pikti teica Kurmis. Tur taisīja arī zābaksmēra bunģiņas no dzintara un pelnu traukus. Es teicu, ka tam visam nu gan dzintars nav radīts. Un kas to visu tā dara? Un kam tas viss vajadzīgs? Muļķīgajiem, teica Kurmis. Un muļķīgie taisa, muļķīgie muļķīgajiem. Paši dzintara maitātāji Kurmi arī bija izgreznojušies dzintarā kurnu, kā vien varēdami. Spogulīšiem dzintara kātiņi, portfeļiem dzintara rokturīši, saules brillēm dzintara rāmi un kurupēm dzintara papēži. Varēja redzēt, ka katrs grib parādīt, cik ļoti viņš mīl dzintaru. Cits bija pieskrūvējis sev dzintara ausis, viens ielicis mākslīgo dzintaru acī un bolīja to uz visām pusēm, lai arī citi redz. Te man nepatika. Man likās, ka te dzintaru iznieko. Tā kā tādu kartupeli ceb ēt mizo. Vāra dzintara ķiļķēnus un ceb dzintara pankūkas. Kaisa tā kā pūdercukuru uz tortēm. Ka šie meistri man nepatīk. Vai kāds no viņiem zina dzintara valodu? Es prasīju, jo es skaidri dzirdēju, kā dzintari kliedza, žēlojās un dusmās lamājā muļķīgos kurmjus. Bet tie nesaprata, nedzirdēja. Viņi neprata dzintara valodu. Nē, šie nav gudri kurmi, mans kurmis teica. Šie nav, bet iesim tālāk. Līdām, priekšā atkal dzintara darbnīca. Te es zina dzintara valodu, teica kurmis. Es klausījos, kā katrs meistars ar dzintaru aprunājās, un tad tikai sāka to veidot. Vai tu gribi labajā pusē to mirdzumiņu paturēt? Vai tu gribi, lai to grundulītis tev noslīpē nost? Te ievēroja katru dzintara spīdumiņu, un līkumiņu un visas īpašnības saglabāja. Teiksim, ja dzintariņam bija 3 kājas, tad 3. nerāva nost, lai tikai viņš būtu līdzīgs 2 kāju dzintariem. Tā nē. Ja bija 4 ausis, tad 2 nerāva nost, bet atstāja visas 4. Ja dzintars bija rūsām, tad atstāja to rūsām, dabisku, tādu, kāds viņš ir, un iznāca skaistas rotas lietas. Te katram dzintara gabaliņam pašam ļāva izvēlēties, kas viņam labāk piestāv. Tev labi piestāvētu metāla apkaklīte, tev koka rāmītis, tev sudraba ķēdīte, teica meistari. Pavisam parasts dzintars pagrieza savu īsto pusi, nostājās īstajā vietā, iemirdzējās gaismā, kādā neviens to nebija redzējis, un visi nu iesaucās: "Re, kur skaists dzintars!" Te sēdēja mākslinieki. Katrā dzintarā meklēja skaistākās vietas un parādīja tās citiem. Dzirdējām pirmo dzintarainās pasakas pusi. Pasaka ilgst 14 minūtes, un to var dzirdēt pilnībā YouTube audio pasakas kanālā. Audio pasaku YouTube kanālā ir pieejami 867 video ieraksti, audio pasakas, stāsti un romāni, latviešu tautas pasakas, kā arī citu zemju un rakstnieku pasakas, stāsti un romāni. Visiem tiem, kam patīk stāsti un pasakas no tālajiem 70. un 80. gadiem. Un tagad klausīsimies ansambli Notiņas ar dziesmu Ceļš uz skolu. Tad, kad pulkstens nozvana, acis vaļā atveru, drēbītes sev uzvalku, zobus mazgāju. Skolā patīk mācīties, palasīt un reiķināt, un vēl arī pazīmēt, dziedāt, uzdancot. Skolā patīk mācīties, palasīt un reiķināt, un vēl arī pazīmēt, dziedāt, uzdancot.
Jā, mīļie klausītāji, ir tas mīļais gada laiks, kad skolas atver savas durvis bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem. Čikāgā un tās apkārtnē skolas jau iesākās pirms apmēram nedēļas vai 2. Latvijā pirmā skolas diena, kā ir ierasts, bija 1. septembris, un Krišjāņa barona latviešu skolai pirmā mācību diena būs šo sestdien, 9. septembrī. Pirmā stunda sākās 9:00. Bērni un jaunieši tad iepazīsies ar jauniem skolotājiem, un vecāki varēs kārtot reģistrācijas pienākumus. Un tad 11:00 būs rītlūkšana un bērnu svētki. Novēlam Krišjāņa barona latviešu skolas saimei ļoti veiksmīgu mācību gadu. Cauri parkam veda ceļš, un kad zēns lēni iet. Es sapņoju, bet acis vēl nevaras ciet. Daugava plūst, tā nekad neizžūs. Mūs arī tā mācīja laiks, iet savu ceļu un sākt, un atkal atpakaļ nākt. Veltīsim skolām vēl 2 dziesmas. Pirmā būs skolas regejs un pēc tam melodiju serpentīns veltījums skolai.
Sakiet lūdzu man, kā lai saņem trīnieku, es nezinu. Gribu ļoti trīnieku, bet nezinu nekā apties. Meitenis nepalīdz, esmu puisis ļoti glīds, bet nepalīdz. Sāku dungot klusies, varbūt tas palīdzēs. Ak, rēgējs, rēgējs mans, kā štikers kabatā. Ak, rēgējs, rēgējs mans, mums droši divatā. Sakiet lūdzu man, kā lai tagad norakstu, es nezinu. Vai tas labi būs? Pirmā solā sēžu gluži, kā uz skatuves, ak, Dievs. Rokraksts man ir glīts, tikai ilgi jābur to, kas pierakstīts. Kakla saite trīc, šausmās redzu pasniedzējs jau nāk un dungot sāk. Ak, rēgējs, rēgējs mans, ir tiešām vienreizējs. Ak, rēgējs, rēgējs mans, to mīlik pasniedzējs. Pieci saņemu, laikam gripa pasniedzējam, nezinu. Atkal galvā regējs skan, kā būlaiks tev un man. Ak, regējs, regējs mans, šos vārdus atceries. Ak, regējs, regējs mans, tad skolā labi ies. Ak, rēgējs, rēgējs mans, šos vārdus atceries. Ak, rēgējs, rēgējs mans, tad skolā labi ies. Ak, rēgējs, rēgējs mans, šos vārdus atceries. Ak, rēgējs, rēgējs mans, tad skolā labi ies. Ak, rēgējs, rēgējs mans, šos vārdus atceries. Ak, rēgējs, rēgējs mans, tad skolā labi ies. Šo dziesmu skolām dziedam mēs par tevi. Ik vārds ir zieds tev pateicībās līdz. Šo spēku dzīvei, kuru tu mums devi, mēs paņemam uz visu mūžu līdz. Nāks daudzi gadi, nāks un atkal aizies, pēc jaunām tālēm
skola tavu ceļa maizi. Mēs paņemam uz visu mūžu līdz. Būs dažam dzīve vieglāk, citam grūtā. Būs vajadzīgs tavs spēks un mūsu spīts. Bet labo gaismu tavos gados gūto mēs paņemam uz visu mūžu līdz. Bet labo gaismu tavos gados gūto mēs paņemam uz visu mūžu līdz. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Esam saņēmuši sēru vēsti. Mīlestībā pieminam Rutu Priedkalni Zirni. Dzimusi 1932. gada 6. augustā, mirusi vakardien, 3. septembrī. Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas piederīgiem. Ciānas draudze šo svētdien, 10. septembrī, Rutu pieminēs dievkalpojuma laikā. Dievkalpojums sākās 10:00. Liepājas teātra viesturnēja Ziemeļamerikā šī gada septembrī ieskaitīs arī Čikāgu. Sestdien, 23. septembrī, Igauņu namā būs teātris Vilki, Rasas
Bugavičutes pēces dramatiskā traģikomēdija. Sākums 6:00 ar kokteļa stundu un teātris iesāksies 7:00 vai 19:00. Ieeja $40, $35 pensionāriem, $20 studentiem un pēc izrādes satikšanās ar aktieriem un saviesīga stunda. Pagājušā nedēļā ziņojām par Latvijas izlases basketbolu komandas brīnišķīgajiem panākumiem, un ar prieku varam ziņot, ka panākumi turpinājas. Latvija tikusi ceturtdaļfinālā. Paklausīsimies Latvijas televīzijas sižetus. Vēl viena vēsturiska uzvara Latvijai. Mūsu basketbola izlase pieveikusi pasaules kausa ieguvēju Spāniju 74-69. Grūta un sīva spēle. Spānijai viena brīdi izdevās atrauties, tāpēc uzvara vēl jo saldāka. Pēc spēles Latvijas līdzjutēja emocijas Džakartā iemūžināja kolēģis Reinis Ošinieks. Apsveic ar lielisko panākumu, ko piedzīvoja tribīnēs. Es domāju, tribīnēs mēs piedzīvojām visu, jo spēle gāja, un tas bija tāds enerģijas plūsma no mums visiem. Un es domāju, ka mūsu treneris ir īstenībā liels malacis. Latvija! Nu, balss vēl ir? Nu, kā dzirdīt, tā švaki. Bet bišķi es vēl varu parādāt. Lau, 3. ceturdaļa. Jūs ticējāt arī tad, kad bija -12? Nu jā, protams, 4. ceturdaļa iznāk koknesis un viss sakārto jau otro spēli. Pret Franciju piedzīvojam kaut ko līdzīgu, tāpēc, kāpēc neticēt? Mēs ticējām no pirmās minūtes, no pirmās svilpas. Mēs ticējām, ka mēs varam. Brazīļi ir nākamie. Atbalsts būs tikpat varants kā šitajā mačā, un mēs iesim tālāk uz Manilu, un viss nav varianti. Balss bišķi nobrauc, jā. Man baigi nepatika tas viena fanu viedoklis sporta centrā, kas bija ieliks, kad tika pateicis, ka tas fanu atbalsts nav tāds, kā vajadzētu būt. Tas fanu viedoklis, tas diemžēl žurnālistu viedoklis. To čāli es gribētu satikt tuvākajā bārā. Mēs viņu gaidām, jā? Mēs darām visu, ko mēs varam. Mēs esam nobļāvuši visus balsus. Mēs esam 2000 arēnā. Šādi atbalstīs savu komandu. Tas ir smags darbs. Un tas ir jātaisa atvesušos kūras ar sulām, ar masāžām. Ar baliju apmeklējumiem. Un laicīgi gulēt tieši, un lai mēs atkal uz nākamo spēli esam tikpat jaudīgi 6. spēlētājs kā visas iepriekšējās. Tieši tā, mēs līdz 5 jau esam gultā vienmēr. Es gribētu lielu paldies pateikt arī džekiem, kas cīnās un izliek sev visu, un 2 mačos ir atsestušies no riktīgiem mīnusiem pēc 3. ceturtdaļas. Tā kā reāli paldies večiem. Paldies, vīri! Mūsu zeme! Latvija! Kaut varētu vienmēr tas stāvēt! Un Rīgā Esplanādē satraukuma pilni skatieni vērsās pret lielajiem ekrāniem kopš pirmās spēles minūtes. Atbalstītāji sanākuši katrs ar savu veiksmes talismanu un pārliecināti, šis ir mūsu gads. Kopā ar viņiem spēli vēroja Dāvids Fredenfelds. Skatītāji uz soliem, zālienā un pat starp parka kokiem. Atbalstītāji pārliecinoši saka, ka šis ir mūsu gads. Šis ir mūsu gads, un tāpēc arī viss te nākam turpināt. Kas mums šogad ir labāks nekā citus gadus? Oi, ne tam paprasījāt. Grūti teikt, es nezinu, kaut kāds tāds varbūt kopējais noskaņojums, atmosfēru. Atbalstītāju vidū arī daudzi paši ikdienā spēlē basketbolu. Citi viņiem jautā par spēles noteikumiem. Atbalsta sauciens skan pat no lietuviešiem. Mums bija iespēja skatīties mūsu spēli pret Ameriku, bet mēs izlēmām skatīties Latvijas, jo šī spēle ir izšķirošā. Mēs paliekam braļukus, Latvijā uzvarīs. Jā, es sagatavojos ķiveres pacerēs sportojis, skritojas lidošanas maratonos. Nu, viņi mani nes uz veiksmi, tā kā es domāju, ka šodien mūsu komandai arī viņi nesīs veiksmi.
Un nāk, veiksme nāk. Pirmās divas ceturdaļas noslēdz ar ļoti tuvu rezultātu. Acu skatieni paliek bažīgi, bet, kad spēle atsākas, skan tikai atbalsts. Es ļoti nervozēju. Kā sakot, jūs arī žurnālisti turiet īkšķus par Latviju, lai uzvar. Un īkšķus tur daudzi. Spēles pēdējās minūtēs jau tiek pārunāts, kā tiks svinēta uzvara. Un dažiem jau ir biļetes uz Filipīnām, kur notiks ceturdaļfināls. Kas uz turieni brauc? Vīri. Stāvtais spēlētājs. Kad viņi biļeti nopirka? Vēl pirms spēles sanāk? Es sapratu, ka jā, ka vakardien tur viss tika apspriests. Viņi tiešām ticēja Latvijas komandai, kad viņi dosies tālāk uz Manilu. Tā kā mēs atbalstam, lai tik viņi brauc, mums brīvais laiks. Fantastika. Mālāči, vairāk neko nevar pateikt. Varbūt mums būs otrs bronza, būs otrā brīvdiena. Es skatos, un es vienkārši, tā ir bauda. Tā ir bauda. Kur spēlētāji tik cītīgi meklē? Es meklēju, kur savu varētu uzlikt, tieši bez uzvārdu. To sesto spēlētāju? Jā, sestais, jā. Tas būšu es. Jā, to es tagad vēlos. Nākamā Latvijas izlases spēle būs jau ceturdaļfinālā trešdien. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija. Noteikti turēsim īkšķus un klausīsimies dziesmu Sarauj Latvija. Tu mans liktenīgs, tu mana cerība, tu visums bezgalīgs un tālums neprātīgs. Es tevi gribu ņemt, es tevim zogos klāt, jo tu mans galā punkts, jo tu mans liktenīs. Un šai liktenī ir mana cerība, tur visums bezgalīgs, tur prieks ir neprātīgs. Cerībā bija jūsu uzvara mūsu, Sarauj Latvijā. Cerībā bija jūsu uzvara mūsu, Sarauj Latvijā. Šai liktenī ir miers, tas bezbailīgais miers, tas miers. Tas vienprātīgais miers, tas miers ir bezbailīgs, tas miers ir neprātīgs, jo tas ir galā punkts, tas ir mans liktenīs. Un šai liktenī ir mana cerība, tur visums bezgalīgs, un prieks ir neprātīgs. Cerībā bija jūsu uzvara mūsu, Sarauj Latvijā. Cerībā bija jūsu uzvara mūsu, Sarauj Latvijā. Un tagad klausīsimies ziņojumu no mūsu Latvijas korespondenta Ivara Švānfelda. Labvakar, cienījamie klausītāji! Es atzīstos, ka es arī biju viens no tiem skeptiķiem,
kuri domāja, ka viss, kas dabā notiek, kā daba to ir ieplānojusi, un cilvēkiem ir maz teikšana vai veids, kā šādas lietas iespaidot. Bet pēdējos gados nevar jau pievērt acis un neredzēt, ka dabas sliktākās un postošās puses sāk parādīties vairāk un vairāk, un arī vietās, kur tās agrāk nebija piedzīvotas. Es jau šeit neminu tos laikus, kad pasaule attīstījās, vulkāni plūdu un vētras plosījās visapkārt. Arī Latvijā pēdējos gados klimatu iespaido vairāki negatīvi laika apstākļi. Jauni rekorda siltuma grādi tiek sasniegti, vairāk un vairāk meži deg, plūdi aizņem glābējiem laiku, lauksaimniekiem nogremdē laukus un īpašums, un valdībai prasa lielus līdzekļus izpostīto un samaitāto sakārtot. Ir jau šādas dabas parādības bijušas agrāk, bet ne tik bieži un ne ar tik biežiem rekordu laušanas datiem. Šīs parādības bija spilgti redzamas augusta vidū, kad vairākās vietās Latvijā izcelās daudziem vēl nepiedzīvotās vētras. Viena no šīm augusta sākumā bija Dobeles rajonā. Minu Dobeli, jo tur tūmā atrodas Jaunpils pils. Jaunpils pils ir viduslaika pils Jaunpilī, kuru cēla Livonijas ordenis 14. gadsimta otrajā pusē. Pirmo reizi rakstos, avotos tā tika pieminēta 1411. gadā. 16. gadsimtā sākumā Jaunpils kļuva par izmitināšanās vietu veciem nespējīgiem Livonijas ordeņa brāļiem. 1576. gadā pili savā vadībā pārņēma pēdējais Dobeles komturs Matijas von der Reke. Viņš esot bijis diezgan nežēlīgs pret saviem iemītniekiem, un pils pagrabā bija iekārtots arī moku kombars, ko es pats esmu kārtīgi apskatījis. 1905. gada revolūcijas laikā 1906. gadā pili nodedzināja, bet nākošā gadā to atjaunoja. Kopš 1991. gada pils ir pašvaldības īpašums un turistu apmeklēšanas vieta. Runāju par Jaunpils pili, jo tā ir tuvu mūsu ģimenei. Padomju laikos manai sievai Astridai bērnībā un viņas ģimenei šeit bija ierādīts dzīvoklis. Tā no Astrida izložņāja visas pils spraugas un ejas un telpas. Jaunpils pilī pirms vairākiem gadiem norganizējām manas ģimenes sajietu, kur piedalījās ģimene, rādi paziņas draugu no Austrālijas, Jaunzēlandes, Amerikas un Latvijas. Tā bija pirmā tikšanās mums visiem četriem, tas ir māsacām un brālēniem, un tā arī izrādījās pēdējā visiem uz četriem. Jaunpils ģimenes radu un draugu paziņu vidū es arī nosvinēju man 80. dzimšanas dienu. Bija neaizmirstama svinēšana. Starp citu bija arī konkurss, kur bija jāatbild jautājumu par mani, kurš mani visvairāk labāk pazīst. Un neskatoties uz to, ka piedalījās mani ļoti, ļoti tuvi cilvēki, mūs pārsteidz un uzvaru baudīja publiciste, avīžu izdevēja Ligita Kautūna. Varbūt jūs brīnaties, kāpēc es stāstu par Jaunpili. Es jau minēju, cik viņa ir tuvu mūsu dzīvei, un tagad par to, kas notika augusta sākumā. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu no albuma Spēka dziesmas. Dziesmas nosaukums Spīguļo saulīt. Dzied Zane Boitmane Priedēna. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Spīguļo
saulīt spīguļo, 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 saulīt spīguļo, spīguļo, met melnu jūrā, pels baltu mugurā, jūras meitas izvēlēs uzsalēka akmentiņ ar sidraba balītē.